nu sacīsim par visu to, ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pats mildai neliecīs taisnos ceļos, dod laimi, kuram citiem neliecīs. Fredericks, let your light so shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. We welcome you into the body of Christ and into the mission we share. Arhibīskaps Laumas Uševits, viņu uzrakstīja un pārsūtīja lūgšanu, ko mēs varam dalīties ar citiem visā pasaulē. Un tāpēc es gribētu lūgt Dievam par Ukrainu un par visām zemēm, kuri grūtības, kuri nedrošības un kuri dzīvo bailēs. Lūgsim Dievu. Kamēr spēcīgie runā, bezspēcīgie bērni Ukrainā lūdz. Es dzirdēju, kā Latvijā ir prieži meži, un tad mēs gājam sēņot kā ģimene, kaut gan man negaršoja tās sēnes. Un tad, kā bērns, man bija šādas grāmatas, un kad paskatās, te ir priežu meži un sēnes arī. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnība. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodas. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Ar Dievu kā mītisku tēlu es varēju dzirdēt, lasīt pasakās. Viņš bija folklorā, bet viņš nebija mūsu ikdienā. Visi bērni mēs bijām tādi paši, mēs neko nezinājām par Dievu. Līdz ar to mums arī nebija jautājumu.